Uz šo dienu, 14. novembrī, pasaulē ir fiksēti gandrīz 256 miljoni Covid saslimšanas gadījumu. Latvijā tie ir gandrīz 240 tūkstoši. Ainār, tu esi kļuvis par šīs statistikas sastāvdaļu. Pirms tu stāsti to savu stāstu, savu izslimošanas stāstu, mums tā kā vajag bišķi tos punktus uz I uzlikt. Vai tu biji potējies pirms tu saslimi ar to Covid? 18. oktobrī kopā ar ģimeni, kopā ar bērniem mēs devāmies uz nedēļu bērnu brīvdienās uz Dubaju. Visi mani ģimenes locekļi, tā skaitā arī es, mēs bijām nevakcinēti, izņemot vienu no vecākiem dēliem, kuram bija veikta vakcinācija, viņam bija 2 potes. Mēs devāmies uz Dubaju, mēs veicām testu, lai ielidot šajā valstī, nav nepieciešams cilvēkam būt vakcinētam, ir svarīgi, lai ir šis negatīvais tests. Un tādā veidā mēs aizbraucām kā nevakcinēti cilvēki. Kas attiecās par to, kas notika Dubajā, tad 3. dienā es sajūtu paaugstinātu temperatūru un es nolēmu veikt šo Covid testu. Tikai tu, neviens cits? Jā, man parādījās šī paaugstinātā temperatūra un 3. dienā es attiecīgi veicu testu, kurš atklāja, ka es esmu Covid pozitīvs. Rezultātā, protams, visi plāni mainījās, jo Dubajā ir diezgan strikti nosacījumi, ka cilvēkam, kurš ir Covid pozitīvs, ir nepieciešama 10 dienu karantīna. Tu kādā veidā to rezultātu saņēmi elektroniski, uz e-pastu? Jā, atsūtīja pa e-pastu, atsūtīja uz e-pastu un automātiski uzreiz teica, ka man ir nepieciešama karantīna. Kā notika tā komunikācija, jo tu saņēmi e-pastā, ka tu esi slims? Kas notiek tālāk? Uzreiz, protams, arī piezvana no Dubai Health Authority un saka, ka man ir nepieciešams iet karantīnā, ka es nedrīkst palikt viesnīcā kopā ar visiem pārējiem. Un tā kā es biju vienīgais Covid pozitīvais no mūsu ģimenes, tad man nācās pārbraukt uz speciālu Covid viesnīcu, kurā man bija jāpavada šīs 10 dienas. Bet tā Covid viesnīca, viņa maksas vai bezmaksas? Viņa ir maksas viesnīca, bet tur tie visi pakalpojumi saistībā ar ārstu apmeklējumiem, tas viss ir par velti. Bet sanāca tā, ka 5. dienā, pēc tam, kad es saslimu, paaugstināta temperatūra bija arī manam dēlam un arī sievai. Un arī viņi notestējās un konstatēja, ka arī viņi ir Covid pozitīvie. Un tad radās šī problēma, jo mazgadīgie bērni, kuriem ir 8, 10 un 15 gadi, viņiem ir negatīvs tests, un attiecīgi sievai un vecākiem dēliem ir šie pozitīvie. Kāda viņiem simptomātika bija tāda pati kā tev? Jā, gluži tāpat apmēram. Pirmajās dienās bija temperatūra no 37,5 līdz 38 pirmās 3 dienas, un pēc tam ap 37 tas turējās. Pazuda arī garša, smarža apmēram 1 nedēļu, un, protams, visā šajā laikā uzreiz no pirmās dienas es lietoju vitamīnus, C, D vitamīnu, un arī bija uzturbagātinātāji, kas bija jālieto, un bija arī izrakstītas zāles. Antibiotikas es nelietoju, jo man situācija nebija tik slikta. Bet tā galvenā doma ir tāda, ka šī karantīna man sākās, un pēc tam šai karantīnai bija jāpievienojās arī manai sievai un maniem vecākiem dēliem. Bet problēma bija tāda, ka nebija iespējams braukt uz šo slimnīcu, nevis slimnīcu, bet viesnīcu, kurā es uzturējos, jo
jo mazākiem bērniem ir negatīvs tests. Līdz ar to ar Dubai Health Authority notika sarunas. Viņi teica, ka mums ir jāatrod atsevišķa mājvieta, kurā mēs varam izolēties, nebraucot uz šo konkrēto Covid viesnīcu. Un to mēs arī izdarījām. Un tad, attiecīgi, es no šīs Covid viesnīcas pārbraucu pie ģimenes. Un tad sanāca tā, ka pēc kaut kādām dienām saslima vēl viens no nepilngadīgiem bērniem, pēc tam vēl viens, un principā pēc katra šīs saslimšanas atkal ir jāievēro šīs 10 dienas. Rezultātā vienas nedēļas laikā man nācās šajā karantīnā nodzīvot 3,5 nedēļas. Kas attiecās par pārējiem ģimenes locekļiem un tiem simptomiem, kādi viņiem bija, tad kopumā šī slimošana bija diezgan vieglā formā, salīdzinoši ar to, kas ir redzēts un dzirdēts. Un sanāca tā, ka principā 10 dienu laikā visi, kas bija saslimuši, lielā mērā arī atveseļojās. Diemžēl tas, ko es varu teikt, ka vienam no vecākajiem dēliem, kurš bija vakcinēts 2 reizes, viņam slimība bija nedaudz smagākā formā, bet tagad arī, paldies Dievam, viss ir kārtībā. Bet tas bija tāda viela pārdomā mūsu ģimenei, ka tieši tās runas, kas Latvijā notiek, ka cilvēks, kurš ir vakcinēts, tad viņš vieglāk pārslimo. Diemžēl, laikam nav viss vienmēr balts un melns, bet mūsu ģimenē tieši tas dēls, kurš bija vakcinēts, viņam slimošana bija nedaudz smagāka. Atgriežamies bišķīt atpakaļ. Tātad tu konstatēji, ka tu esi slims. Kā tu pārvietojies būdams slims? Dubajā, to viesnīcu, ko tu teici. Dubajā ir atstrādāta sistēma. Tur ir tā saucamie Covid takši, kas principā daudz neatšķirās no parastiem takšiem, bet tur ir nodalīta šī pasažieru vieta, kas ir otrā rindā no šofera ar tādām celofāna plēvēm. Līdz ar to var pārvietoties tikai ar šo konkrēto Covid taksometru. Jā, tas ir maksas pakalpojums. Bet tas, kas ir ļoti interesanti, ko es gribētu arī pastāstīt, kas atšķirās no situācijas Latvijā, ir tas, ka tajā brīdī, kad tu esi saslimis, uzreiz par tevi rūpējās. Nav tā, ka tu sēdi mājās un gaidi, kad atveseļosies. Tev tiek dota iespēja ārstēties. Un šī ārstēšanās ir par velti. Tātad ir iespēja aizbraukt uz speciālu Covid centru. Ja tev ir Covid pozitīvs tests, tad tu vari iekļūt šajā centrā, un visi pakalpojumi ir bez maksas. Tev var pārbaudīt gan sirdsdarbību, gan var pārbaudīt arī viss, kas ir nepieciešams saistībā ar plaušām. Un es pats nebraucu uz šo Covid centru, jo man tādas problēmas nebija. Kā es teicu, mana slimošana pagāja vieglā formā, bet uz turieni aizbrauca mana sieva un viens no dēliem. Un viņi saņēma pakalpojumus, un tur viss bija bez maksas, ne tikai pārbaudas, bet arī viņiem arī zāles izrakstīja un iedeva. Tas viss ir atstrādāts. Un es teikšu tā, ka tā pārdoma ir tāda, ka ir diezgan skumīgi, ka mūsu veselības ministrija ar ministru priekšgalā nevar atskaitīties, kur viņi ir likuši 80 miljonus eiro, kur viņi ir pazuduši, notrallināti. Kāpēc šāds Covid centrs nav izveidots Latvijā? Jo šodien, ko mēs redzam? Mēs redzam statistiku, ka cilvēki ir saslimuši, un tad mēs redzam statistiku, cik cilvēki atrodas slimnīcā. Bet cik cilvēki ir attiecīgi atveseļojušies un nav nonākuši līdz šai slimnīcai, par to ļoti bieži informācija ir diezgan skopa. Tas, ko mēs redzam, ka
ļoti daudz Latvijā saka, ka cilvēki netiek ārstēti. Jo, tiklīdz tu esi Covid pozitīvs, tu esi kā spitālīgais, ārsts pie tevis nenāk. Vienīgais, tad, kad ļoti slikti, tu vari izsaukt ātro palīdzību. Dubajā ir pavisam savādāk. Tu vari ārstēties, braukt kaut vai katru dienu uz šo Covid centru, un tev tiks sniegti pakalpojumi, un tevi slimnīcā tur nemaz neņem, ja gadījumā tas nav nepieciešams. Tā kā žēl, ka šie 80 miljoni pie mums Latvijā ir pazuduši kaut kur, jeb notrālināti. Un es domāju, ja šāds Covid centrs tiktu izveidots, ja tiktu izveidot šie Covid taksometri, tad cilvēki justos daudz labāk. Un es domāju, tā ārstēšanas neesamība šajā tieši starposmā ir viena no Latvijas lielākajām problēmām patreiz. Es varētu tikai no sevis piebilst, cik esmu dzirdējis, kad sākās pandēmija Ķīnā, Vuhaņā, tad tur tādu Covid centru no parastiem celtniecības konteineriem uzblieza. Lai nekļūdīties kaut kur, cik sapratu, cik es atceros, nedēļas laikā. Redzi, ja mēs runājam par to problēmu, kas ir Latvijā, tad vēl viena lieta, ko es vēlos arī pastāstīt. Tad, kad es jau biju atveseļojies, es sazinājos ar Latvijas vēstniecību Abu Dabī. Es uzrakstīju viņiem e-pastu un teicu, ka es esmu izslimojis. Te ir man apstiprinājums, ka esmu bijis Covid pozitīvs no Dubai Health Authority. Un kāda ir tā procedūra, lai es varu reģistrēties Latvijā, ka es esmu izslimojis šo slimību. Un tad es saņēmu atbildi, izrādās, ka Latvijā es nesaņemšu šo izslimošanas certifikātu, jo es esmu slimojis nepareizā valstī. Tas, ka man patreiz ķermenī ir antivielas, tas, ka es esmu bijis bez slims un man nebija garša, smarža un reāla, kā teikt, izslimošana notiek, ko atzīst valsts, kurā mums ir vēstniecība. Tā nav kaut kāda Āfrikas valsts. Viņiem ir arī Emirātiem atvērta vēstniecība tepat Latvijā. Diemžēl mūsu birokrāti uzskata, ka tas nav pietiekoši, lai atzītu šo slimošanu. Un tad sanāk tā, ka vienīgā alternatīva, lai tevi nofiksētu, ka tu esi slimojis, tad vai nu ir jānomirst cilvēkam, tad teiks, jā, viņš ir nomiris no Covida, un tas būs nofiksēts. Otrs variants, kad es esmu joprojām nevakcinētais. Es vienmēr esmu iestājies par brīvprātīgu vakcināciju, un es teikšu tā, ka manas ģimenes gadījumā tas izrādījies ir pareizi, jo, kā jau es teicu, mēs pārslimojām diezgan viegli, un līdz ar to tās rekomendācijas, kuras bija manai sievai no ģimenes ārsta, ir bijušas pareizas, jo tieši vislielākās bažas bija par manu sievu, kurai ārsti tā kā nerekomendēja vakcinēties, lai neparādītos šīs blaknes. Bet tagad sanāk tā, ka mēs esam ieradušies Latvijā. Protams, es arī izmantoju iespēju uzrakstīju gan premjerministram vēstuli, gan prezidentam, gan veselības ministram, gan ārlietu ministram, gan Saeimas priekšsēdētāji. Būs interesanti, ko viņi atbildēs, jo cik es zinu, tad neiet runa par mani, manu ģimeni. Te iet runa par daudziem simtiem, varbūt pat tūkstošiem cilvēku, kas ir slimojuši citās valstīs, kuriem ir izstrādājušās šīs antivielas, tikai diemžēl viņi nav saņēmuši šo konkrēto izslimošanas certifikātu. Es esmu dzirdējis, ka pat Lietuvā tiek dots šis izslimošanas certifikāts cilvēkiem, ja viņiem veicot analīzi tiek konstatētas šīs antivielas. Diemžēl Latvijā, gluži kā Padomju Savienībā, bija kaut kāds stulbs uzrakstīts likums, norma, un viņš ir jāievēro. Un principā sanāk tā, ka Latvija nerūpēs par saviem pilsoņiem, un izskatās, ka vienīgais, par ko Pauļus, Kariņš, Levis uztraucās, tā ir statistika, lai būtu pēc iespējas vairāk vakcinēto cilvēku, nevis, lai būtu pēc iespējas vairāk veselo cilvēku. Un man šķiet tas svarīgākais, par ko šodien ir jārunā, ka mums Latvijā ir vajadzīgi cilvēki, kas ir veseli, kas neslimo. Protams, mums jāizdara viss iespējamais, lai šīs problēmas, šī pandēmija paietu un atkal iestātos normāla dzīve, bet izskatās, ka šodien tas politiskais kurs, kas ir izvēlēts, ir diezgan nepareiz un bīstams, jo tas,
kas notiek citās valstīs, diemžēl Latvijā nenotiek. Un es vēlreiz gribu pasvītrot, ja nebūtu nozagti un notrēlināti šie 80 miljoni, kuri pazuda nezināmā virzienā, tad varbūt tiešām būtu gan Covid taksometri, gan Covid centrs izveidots, un rezultātā cilvēki justos daudz drošāki un daudz nenonāktu slimnīcā. Tu slimo, tev nav garšas un smaržas. Kā tas ir? Nu, tāda ir realitāte. Nu, tad, kad Tu kad ēd ēdienu, tev sajūta, ka tu kaut kādu kartonu ēdi? Tā gluži nav. Tā garša tāda neliela varbūt vēl tomēr bija. Ja tu, piemēram, kad uzpūt no rīta odikolonu kaut kādu, tad nejūt. Un tās, protams, sajūta ir diezgan tāda dīvaina, ka tu saproti, kad bija jābūt smaržai un smaržas nav. Tā kā, jā, bet apmēram 1 nedēļu es dzīvoju tādā režīmā, ka nebija ne garša, ne smarža. Par bērniem, par bērnu vakcināciju. Es šodien skaidri varu pateikt, es esmu kategoriski pret bērnu vakcināciju, jo tas, ko es redzēju, kā pārslimoja mani bērni, tas bija vieglā formā, un tas parāda tikai to, ka bērniem nav nepieciešams vakcīnas. Gan 8-gadīgais, gan 10-gadīgais, gan 15-gadīgais pārslimoja ļoti viegli. Un līdz ar to es esmu pret bērnu vakcināciju. Tu un tava ģimene izslimoja. Kā notika atgriešanās Latvijā? Piektdien mēs saņēmām Covid negatīvu testu. Visi, ieskaitot arī jaunākais dēls. Un tajā brīdī, kad mēs dabūjām to uz rokām, tad mēs varējām jau sestdien, proti vakar, izlidot uz Rīgu ar tiešo reisu. Un tā šodien es esmu jau šeit Latvijā Jūrmalā. Tur arī bakst ar kociņu degunā? Jā, tā testēšana ir apmēram tāda pati kā šeit. Bet bez šī testa tu nevari nemaz lidostā iečekoties, un tu nevari attiecīgi piereģistrēties un izlidot. Tur stingri prasa, vai ir šis negatīvais Covid tests. Tā kā mums tas bija, tad mēs varējām arī atgriezties beidzot uz Latviju.